Kāpēc jūs nerunājat ievarstā, bet krieviski? Krieviski? Jūs dzirdējat, ka krieviski? Jā. Tas nav labāk pa jums. Nevar būt, jā. Jā, un kas nemaz, jo vairāk valostu ziņo bagātāk kresīt. Tur ir salūt, jā. Kāpēc nav uzrakstīt ebreji, kāpēc ir žīdi uzrakstīt? Tāpēc, ka man ir kārtīgi Latvijas žīds pateikt, ka viņš nav ebreji, bet kārtīgi Latvijas žīds. Es gribu tos grāmatus nokļūt. Labi, jā. Bet tā ir patiesība, jā? Jūs esat Kristi kungs, jā? Latvijas valsts. Sievi, jā? Kur jūs ir Latvijas? Ziniet, ir man Mēs esam no Lībānas. Mēs esam no Lībānas. Nāk, Latvijas. No Lībānas. Tāpēc ir atmodas laikā bija mēs vienu žīdi nosaukt pa ebreju. Viņš pateica, cienītais, Es kaut ko pārskatīšu, jā? Viss, kas bija pirms kara. Jā. Žīds, tas ir normālā latviešu valoda. Bet Sovietu laikā žīds mēs par cita valoda. Tāpēc, ka es pateikšu, man Latvijā žīdu vēsture, žīdu tildu, tad man nekāda problēma nav, jā? Jā, Krievija vai Sovietu laikiem, jā? Tā kā uz to jāraugās, vienīgi par tiem īpašiem gan nevajadzētu. Jā, īpašiem tas ir problēma nav. Par to problēmu jūs vajadzētu darīt tā. Nē, dzirdēt no vienu vecu Latvijas ebreju, to es pateicu. Tas ir nav problēma Latvijā. Tas ir okupācija pie Sovietu laikiem. Viss, ko izdarīja komunisti izdarīja. Un kā jūs domājat, patiesi tas, ko viņi latvieši varēja atpakaļ, Krievi varēja atpakaļ, Polija. Bet jau 10 gadi, ka varēja dabūt atpakaļ. Kurš bija paņem Rīga, palika? Kā Korens dabūja? Korens ir Korens. Jūs tegrot izturēt, bet patiesi Rīgā 14. oktobrī 44. gadā palika 185 ebreji no 23 tūkstoši. Jā, bet teiksim, jūs piekritīs, ka patiesi čekā, par mani jautājums pirms, jā? Jūs nosaucat tautas attiecīgi, lai apvainojās... Kad viņš ir čekā bija, viņš ir tā pats bandīts, kā citi. Ebrejs vai ne? Bet jūs to nē, tie bija jūs tautīs. 75%, nē, man jau nevajag, lai jūs atvainotos. Man nevajag, lai jūs atvainotos, jā? Bet nenoliedzat tā faktu, ka arī jūsu tautā ir bijuši draņķi, jā? Tā, protams, ja bija.